Sveiki, mani sauc Inga Šnuka, jeb Hilariona. Klāt ir augusts un klāt esmu arī es, lai sniegtu jums taro prognozi augusta mēnesim. Sāksim ar vispārīgo mēneša noskaņu. Augusts nāks ar iespējām, bet ar tādām interesantām iespējām. Augusts aicina tevi padomāt, kas ir tās situācijas vai apstākļi vai notikumi, ko tu vēlies no sirds, nevis no prāta vai tāpēc, ka tā vajadzētu. Un šī ir iespēja doties projām no situācijām, kas sevi ir izsmēlušas. Tā ir iespēja pateikt, kas ir tie veidi vai darbības, ko tu turpmāk darīsi savādāk. Šī ir iespēja izrevederēt savu skapi, vai savas sajūtas, vai savu attieksmi, vai savas darbības. Skaties, kas ir tas, ko tu vēlies, un kas tam stājas ceļā. Un tas, kas stājas ceļā, tam ir lielisks laiks beigties, bet tai ir jābūt tavai iniciatīvai. Es izvēlos turpmāk darīt savādāk, un lai es to varētu darīt, kas ir tas, ko es nolikšu malā. Ko augusta mēnesis aicina darīt, kam pievērst pastiprinātu uzmanību? Augusta mēnesis aicina sekot savai iekšējai balsī, savām vērtībām un paiet malā no apkārtējo viedokļiem, no apkārtējo padomiem. Vispār, jo vairāk mēs augustā būsim ar sevi, jo patiesāk mēs dzīvosim, jo jēgpilnāk mēs dzīvosim. Pēc iespējas norobežoties no situācijām vai apstākļiem vai cilvēkiem, kas mūs ierobežo, kas mūs kontrolē, kas rada mūsos kaut kādas mazvērtības kompleksus, jo augusts saka, atgriezies pie sevis, pie savas patiesās būtības un pie tā, kam tu tici. Neļauj, lai citi tev šo ticību kaut kādā veidā ierobežo. Kas ir tas, ko augustā nevajadzētu darīt, vai vismaz jācenšas mazināt? Augusts īsti nav brīdis, kad daudz filozofēt, kā būtu, ja būtu, bet neko nedarīt. Augusts vairāk aicina, ja es kaut ko esmu ieņēmis prātā, ja es kaut ko ļoti vēlos, tad es arī rīkojos. Nevis domāju, ka būtu labi, ja to varētu darīt, gan jau kādu dienu izdarīšu. Darām tagad, neatliekam uz tālāko. Tāpat arī augusts nav īsti par produktīvu darbošanos komandā, tāpēc, ka augustā daudz vērtīgāki darbi veiksies tad, kad darbosimies saskaņā ar savu iekšējo balsi. Padoms lieliskam augustam. Un padoms mums saka, darbojamies prātīgi, darbojamies ražīgi, darbojamies praktiski, un pie tam mēs vēl varam izmantot dažādas metodes, dažādas pieejas, dažādus ceļus, lai sasniegtu savus mērķus. Te nav stāsts par to, ka būs viens pareizais ceļš. Augustā ceļš uz jūsu rezultātiem var vest pat daudzām takām vienlaikus. Tā kā dažādībai būs būt, lai ražīgs augusts, lai augusts ir saskaņā ar jūsu patiesajām vēlmēm un tiešām vairāk daram, mazāk filozofējam, kā būtu jādara.